Svētajos rakstos piecēlušies, dāvāsim tiem savu uzmanību, lasām Ījaba grāmatā 13. nodaļā. Redzi, viņš man nonāvēs, tomēr es cerēšu uz viņu. Svētais mūžīgais Dievs, tavi vārdi aizvien ir patiesība, tie bija, ir un būs. Apgaismo mūs ar savu patiesību, ka esam gatavi šai dzīvei un mūžībai. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Sākšu ar mazu atkāpi. Gatavojot šo svētrunu, mani negaidīt pārņēma pārliecība, ka šī svētruna ir jāsaka no kanceles. Kāpēc tad mums baznīcā ir tāda kancele, kas pacelt tik nepārprotami augstāk par grīdu? Ne jau tāpēc, lai kāds cilvēks reizēm te varētu uzkāpt un justies pārāks par citiem. Jo redzēt, šī kancele jau pamatā nav taisīta cilvēkiem. Tā ir taisīta Dieva vārdam, kas ir pāri mums un pārāks par mūsu saprašanu un intuīciju. Dieva vārds nav tikai vēl viens viedoklis pārējo viedokļu starpā. Tā ir patiesība, kas patiešām stāv pāri laikam, pāri mūsu saprašanai un arī pāri mūsu nesaprašanai. Laiki mainās, apstākļi mainās, bet Dieva vārdam, kad tas tiek saprasts atkal un atkal, vienmēr izrādas taisnību. Dzīvē mēs piedzīvojam dažādus gada laikus un dažādus laika apstākļus. Un tāpat mēs varētu sacīt arī to par savu ticību. Ir ticība, kas priecājas un svin dzīvi. Ir ticība, kas dzied un apliecina to, ka tiek piedzīvots kaut kas, ko pat tikai vārdos nevar izteikt, palīgā tiek ņemta melodija. Ir ticība, kas kalpo, jo ir saņemts un ir vajadzība dot tālāk. Un tad ir arī ticība, kas vairs neko nesaprot. Tālēn varētu sacīt, ir ticība, kas ir skaistā saulainā dienā pie svētku galda, kad visi mīļie ir līdzās. Un ir ticība tumšā ielējā, augstā naktī vientulībā, kad šķiet vairs nekad nebūs labi. Un atbilde tad nav izlikties, ka tā nav realitāte, kas uz tevi neatiecas. Pat ja tev ir izdevies no tās izvairīties ilgāk kā kādiem citiem. Kāda tad ir dzīves dziļo ieleju ticība? Tā nav skaļa, tā nav pacilājoša. Tā neprot paskaidrot, kāpēc Dievs rīkojies ir tieši tā un ne citādi, kāpēc tas ir pieļauts, kāpēc tā ir noticis. Bet tā ir ticība, kas mūs pavada ejot cauri tumšām dzīves ielejām. Un tur ejot, mēs satiekam Ījabu. Ījabs, par viņu sacīts, ka viņš bija taisnais, kuram sabruka viņa pasaule. 1. pantā Ījaba grāmatā ir sacīts, šis vīrs bija krietns un taisnīgs, dievbijīgs un vairījās no ļauna. Es domāju, lielā mērā mēs to varētu sacīt, tāda bija Ketrina, tāda bija Anitra, tāda bija un ir Rēzija. Ījabs bija taisnīgs, dievbijīgs, viņš bija svētīts, cienīts. Par viņu bija sacīts arī, ka viņš bija veiksmīgs, viņam dzīvē viss bija izdevies. Viņš nedzīvoja divkosībā, viņš nepārkāpa Dieva likumus, viņš nemeklēja Dievu tikai tad, kad bija nonācis grūtībās. Un tomēr vienā brīdī, īsā laikā, tas viss sabrūk. Viņš lielās sāpēs zaudē visu. Viņš zaudē savus bērnus, veselību, godu, drošību. Beigās pat viņa sieva viņam saka, nolādi Dievu un mirsti. Atsaka Dievam. Un, protams, to var saprast, tie jau nebija tikai Ījaba bērni, tie bija arī viņas sievas bērni.
Bet pats sāpīgākais visā tajā, Dievs ļoti ilgstoši klusē. Un tur Ījaba stāsts kļūst neērts tiem, kas reizē meklē vienkāršas atbildes uz lieliem jautājumiem, un tas sagrauj to vienkāršo domas schēmu, kas reizēm ir daudz cilvēkus pārņēmusi, jo mums jau patīk vienkāršība. Un tā vienkāršā domas schēma varētu būt tāda, ja tu esi labs, tad Dievs tev svētīs. Un ja tu cieti, tad droši vien tu esi vainīgs. Un jāsaka, cik daudz ievainoto cilvēku ar šo cietsirdīgo un primitīvo domāšanu reizēm ir bijuši sāpināti vēl vairāk. Bet Ījaba stāsts mums pasaka ļoti skaidri, tā tas nedarbojas. Tāda nav realitāte. Ījabs cieš nevainīgs. Viņš ir uzticīgs, bet Dievs neatbild. Un tieši šeit mēs nonākam pie ticības tumsā. Iepriekšējā svētdienā mēs jautājām, kas ir mūsu klusumā, kā atrast savu klusumu, kā savā klusumā sastapt Dievu. Šodien jautājums ir vēl asāks, kas paliek manā ticībā, kad Dievs neatbild. Ja pašam ir grūti klusēt, tad daudz grūtāk ir tad, kad Dievs klusē. Un pirmā lieta, ko mums Ījabs rāda, vai viena no lietām, ka ticība neizzūd tāpēc, ka mēs jautājam. Ticība var izzust tad, ja mēs sākam izlikties. Sāpes, kuras mēs šodien pieminam un esam sirdī, ir reāls. Vēl vairāk mēs tās nesīsim īpaši jau tuvākie draugi un ģimenes locekļi. Šie cilvēki dzīvos ar šīm sāpēm visu savu dzīvi. Ījabs runā ar Dievu. Mēs pat varētu sacīt, viņš strīdās ar Dievu. Un tas izrādās nav drēks. Ījabs kliedz, Ījabs vaicā, Ījabs apšauba, Ījabs pat apsūdz Dievu. Viņš saka, kāpēc tu man esi darījis par savu mērķi? Kāpēc tu dari tā, ka es pats sev esmu kļuvis par apgrūtinājumu? Cik ilgi tu vēl nenovērsīsi savu skatienu no manis? Bet Dievs viņu par to nenosoda. Viens no iemesliem varētu būt tāds, ka Ījabs nerunā par Dievu, viņš runā ar Dievu. Un tas ir nobriedušas ticības noslēpums. Es palieku attiecībās pat tad, kad nesaprotu. Ījaba draudi runā daudz. Ījaba grāmata ir visai gara, tajā ir 42 nodaļas, un aptuveni trešdaļa no Ījaba grāmatas ir Ījaba draudu monologi, kur viņi cenšas izskaidrot ciešanas. Un kad mēs lasām tos Ījaba draudu tekstus, tad pirmā brīdī varētu likties, viņi jau runā pareizi. Tur ir zināma loģika, bet drīz vien mēs redzam, ka arī viņu teoloģija, kas jāliek pēdiņās, šķiet pareizi, tad tā ir bez žēlastības. Ījaba draugi nāk ar tādu skaidrojošu ticību. Viņi saka Ījabam atzīsties, saprot, kaut ko tu neesi darījis dzīvē pareizi, ja tā notiek. Kaut kas noteikti nav kārtībā. Dievs taču tā nedarīt bez iemesla, vai ne? Viņu vārdi izklausās loģiski, bet ir bez līdzjūtības. Un Dievs beigās saka šiem draugiem, kas ir runājuši pareizas frāzes, šķietam pareizas frāzes, saka, jūs par mani neesat runājuši pareizi, kā mans kalps Ījabs. Jo redziet, Svētie raksti mums rāda, Dievam vairāk patīk sāpīgs godīgums nekā augsta pareizība. Daudz sāpju pasaulē radīts ar augstu pareizību. Draudi pasaka daudz šķietami pareizi teoloģiski atbilžu, bet Dievs saka, būtu bijis labāk, ja jūs būtu klusējuši. Jo redziet, lielas sāpes ir svētas, un tajās nevajag dot padomus un mācīt, nevajag censties izskaidrot. Tas nesanāks, tev neizdosies, tu nezini. Lielākais, ko varam darīt un dot kādam, esot līdzās lielās sāpēs, ir klusēt un būt līdzās. Un kamēr Ījaba draudi
ko viņi arī sākumā darīja, klusēja un bija līdzās. Viņi darīja Dievu darbu. Un ja tu kaut ko gribi sacīt, tad tikai tad, kad tas ir dziļi tavā sirdī. Un ja kaut ko sacīt, tad tie vārdi varētu būt lielās sāpēs tādi: es nespēju saprast, ko tu tagad piedzīvo. Tas ir ļoti smagi. Man ir ļoti žēl, un es zinu, ka tev ļoti sāp. Ījaba draugi sākumā klusēja, bet tad viņiem acīm redzot kļuva grūti redzēt savu draugu ciešanas, un viņi satraukumā sāka runāt un censties izskaidrot. Līdzīgi kā reizē mēs cenšamies izskaidrot citu ciešanas, lai mums pašiem nebūtu jādzīvo bailēs, ka tas, kas piemeklēja mūsu draudu, var piemeklēt arī mūsu. Un, protams, kur gan labāk atrast mierinājumu, ja izdotos atrast to vainu, kas ir tajā otrā cilvēkā, jo ja jau varētu atrast, ka tas otrs cilvēks pie tā ir vainīgs, tad jau es varētu censties to nedarīt, un tad tas man neskars, tas man paies garām, un tad var iegūt atkal zināmu iluzoru kontroli par dzīvi, vai ne? Tomēr, neskatoties uz lielām sāpēm, draugu sāpīgajiem un pazemojošiem skaidrojumiem, un Dieva klusumu tajā visā, Ījabs saka tādus ļoti nozīmīgus vārdus, kas interesanti dažādos Bībeles tulkojumos ir tulkoti pilnīgi pretēji. Un tas ir interesanti un iespējams ļoti nozīmīgi. Tas ir pants Ījaba grāmatas 13. nodaļā, 15. pants. Viens veids, kā šo pantu varētu tulkot, būtu: kaut viņš mani nonāvēt, es viņam tomēr uzticēšos. Un viņa priekšā es aizstāvēšu savas dzīves ceļu. Un otrs tulkojums, kāds ir arī latviešu valodā: viņš man nonāvēs, nav iemesla vairs cerēt, bet viņa priekšā es aizstāvēšu savas dzīves ceļu. Kad es to pirmā brīdī pamanīju, man tas izbrīnīja, ka ļoti nopietni tulkojumi angļu valodā, kurus pamanīju, ka ir sacīts: pat ja Dievs man nonāvēs, es cerēšu, un tad es lasu latviešu tulkojumā: Dievs man nonāvēs un nav iemesla cerēt. Un es domāju, kā tas var būt. Un es redzu, ka par to jau ir rakstīts un runāts, ko es pirms tam nebiju redzējis, ka šī tulkojuma un teksta spriedze iespējams pat nav kļūda, bet dziļa patiesība par ticību ciešanās. Izrādās, oriģināla teksts ir uzrakstīts tā, ka tas viena rakstu zīme var tikt uztverta gan tā, gan tā. Un ja mēs tā domājam, vai tas nav interesanti, vai tieši tā arī nav, ka tad, kad mēs esam patiesi lielās ciešanās, mēs pat īsti nevaram pateikt, vai mēs cerēsim, vai mēs necerēsim. Mēs esam tur pa vidu. Tur pat nevar saprast, vai es vēl ceru, vai es vairs neceru. Un interesanti, ka tieši tā ir uzrakstīti šie Ījaba vārdi, ka tos var saprast gan tā, gan tā. Ījabs vienlaikus svārstās starp cerību un izmisumu. Un tieši tā ir īstā ticība, nevis kāda gluda frāze. Un neatkarīgi no tulkojuma, kodols paliek nemainīgs. Ījabs neatsakās no Dieva. Abos gadījumos viņš saka: pat ja es ceru vai neceru, es aizstāvēšu, es skaidrošu savus dzīves ceļus Dievam. Ticība nav tikai es ceru, bet arī es palieku tavā priekšā, pat ja es vairs nespēju cerēt. Un joprojām es palieku ar to apziņu, ka es ar tevi, Dievs, palikšu sarunā. Kad Dievs beidzot uzrunā Ījabu, viņš neizskaidro ciešanu iemeslu. Viņš neko neatklāja Ījabam par kaut ko, kas iespējams ir noticis cilvēkiem neredzamā, garīgā pasaulē. Dievs tikai jautā: kur tu biji, kad es liku uz zemes pamatus? Vai tu pazīsti radības noslēpumus? Mēs varētu sacīt: Dievs nedod atbildes, viņš dod sevi, un ar to pietiek. Reizēm mēdz jautāt kādās sarunās:
kādās intervijās, ko tu gribētu pajautāt Dievam, vai ko tu pajautās Dievam, ka tev būs tāda iespēja, kas būtu tie jautājumi. Un reizēm kādi cilvēki nāk ar kādiem teoloģiskiem sarežģītiem jautājumiem, ka viņi gribētu, lai Dievs to izskaidro vai atbild uz vienu vai otru jautājumu. Un tie bieži visi ir labi jautājumi, bet man pārliecība ir, tur tiešām jautājumu nebūs. Nākot Dievu priekšā, tur jautājumi pagaisīs un viss taps pilnīgi skaidrs. Dieva klātbūtne atceļ jautājumus. Nenobriedus ticība prasa skaidrību, tūlītēju atbildi, redzamu svētību. Nobriedusi dziļa ticība saka, es tev uzticos arī tad, kad tu paliec man noslēpums. Ticība tumsā nav tikai krīze, tā ir arī pārēja. Tā ir pārēja no apziņas, kas saka, Dievs kalpo man, Viņš man svētī, Viņš man sargā, Viņš par mani rūpējās. Uz kādu citu apziņu es palieku pie Dieva, lai vai kas. Šo ceļu ejot, katram var pienākt brīdis, kad jautājam, kāda jēga ticēt, ja tā sāp? Un godīgi sakot, dažreiz ārēji, tūlītēja un redzama iemesla, ka šo jautājumu atbildēt arī nav. Nav jēgas, kur varētu izskaidrot, nav atbildes, kuras varētu saprast. Bet Dievs to no mums arī neprasa. Ticība, ejot dzīves tumšajās ielās, nav pārliecība. Tas nav spēks, tā nav pat cerība. Ticība reizēm ir nekas vairāk kā palikt tur, kur tu esi, un neaiziet. Neaizslēgt sirdi. Jo ticības sāpēs nav par to, ka Dievs visu tūlīt izmainīs. Tā ir par to, ka tu neesi viens, pat ja tu tā jūties. Un dažreiz ticēt nozīmē tikai šo. Šobrīd es nespēju lūgt. Es neko nesaprotu. Es nespēju cerēt, bet es nepārauju kādu neredzamu saikni, pavadienu. Tas ir viss. Ar to pietiek. Un pat ja tu sāpēs saki, man tāds Dievs nav vajadzīgs, Dievs no tevis neaiziet. Viņš neapvainojas. To mēs redzam pie Ijaba. Viņš neatsauc savu klātbūtni. Jo Bībeles ticība, kristīgā ticība ir tā, kur Dievs saka, ka viņš paliek ne tikai pie tiem, kas viņu saprot un pieņem, viņš paliek pie katra. Uz krusta Jēzus neteica, jūs mani nesat pelnījuši, viņš palika. Un varbūt arī tava ticība šobrīd nav tas, ka tu saki Dievam jā. Varbūt ticība ir tas, ka Dievs saka jā tev. Pat tad, kad tu nevari pateikt neko vai sāpēs, pat saka nē. Dievs var panest tavu godīgumu. Tas ir evaņģēlijs. Dievs var panest tavu godīgumu labāk par jebkuru izlikšanos. Jo viņš nav Dievs, kurš paliek tikai tad, kad viņu vajag. Viņš paliek arī tad, kad viņu sāpēs atstumj. Un varbūt tieši tur, nevis tavā ticībā, bet attiecību patiesumā, var sākties kaut kas jauns. Ja es aizēju no Dieva, sāpes jau nepazūd. Tās tikai sāk vairoties. Manī, man apkārt un pēc manis. Tāpēc es palieku. Arī tad, kad nesaprotu. Arī tad, kad nejūtu. Arī tad, kad mana ticība vienā brīdī šķiet nav nekas vairāk kā tikai atmiņas. Un es palieku vēl kādu dēļ, lai mani bērni kādā savas dzīves brīdī arī varbūt nonākot tumsā, varbūt sāpēs spētu atcerēties, ka ir kāds, kas ir viss labā avots. Pat ja viņi to tajā brīdī nespētu ticēt, pat ja viņi tikai atcerēsies. Jo dažreiz ticība nav spēks turēties un kaut ko pareizi signalizēt.
ticība reizēm ir nekas vairāk kā nepārtraukt kādu neredzamu pavadienu. Un ar to pietiek, lai labais dievišķais nepazust no pasaules. Cilvēks, protams, var no Dieva arī atteikties. Var kā Nīče, vērojot pasauli, paziņot, Dievs ir miris, un reizēm pasaule tiešām tāda arī var izskatīties. Var Dievu nogalināt savā iztēlē, savā dzīvē, savā prātā, savās vērtībās, savās izvēlēs, savos mērķos. To, protams, arī var mēģināt darīt, bet kas tālāk? Kā tu ies pretī savai mūžībai, kad pat tā tava fiziskā dzīve, kas radījusi tev tik daudz sāpju, kad tā beigsies? Ko tu atstāsi saviem bērniem? Kādu pasauli tu nodos nākamām paudzēm? Bez ideāliem, bez žēlastības, bez patiesības, bez mūžīgās mīlestības. Jā, ir brīži, kad Dievs nav sajūtams, ir brīži, kad šajā grēka ievainotajā un nepilnīgajā pasaulē šķiet, ka Dievs klusē, ka viņš ir paslēpies, ka viņa klātbūtne nav sataustām, varbūt, ka viņa pat nav vispār. Un te mums paliek Ījaba iemītās pēdas un šis lielais aicinājums par spīti visam neizlikties, bet arī nenoliegt, neatteikties, nepārtraukt kādu uzticēšanos, pat ja tas iet pāri tavai cerībai vai bezcerībai. Paliek tā apziņa, es ar Dievu vēl runāšu. Jo Dievs joprojām stāv pāri šai ievainotajai pasaulē kā visa labā, skaistā, patiesā un mūžīgā avots. Un tur, kur ir Dievs, ļaunums nav absolūts. Tur pat ciešanas tiek caurstrāvots ar žēlastību, ar dziedinošu klātbūtni, kas galu galā pārveido. Un pat visdziļākā tumsā paliekot ar Dievu, mēs sākam saskatīt jēgu mūžības perspektīvā. Pēc savas meitiņas Beliņas nāves es biju ļoti tuvu robežai, ja ne pavisai tai pāri, tad tik tuvu, ka man kļuva pilnīgi saprotam tie cilvēki, kuri galu galā atmet ticību. Es viņus netiesāju, es viņus sapratu, arī šodien es viņus saprotu. Bija brīži, kad es paliku tā kā ticībā, nevis tāpēc, ka mana ticība būtu stipra, ne tāpēc, ka man būtu skaidrs atbildes, un ne arī tāpēc, ka es sajūtu Dievu klātbūtni. Es neatmetu ticību, tāpēc, ka atteikšanās būtu bijis kaut kas pārāk liels, tas būtu bijis kaut kāds pārāk liels solis, un man vienkārši nekam lielam nemaz nebija spēka. Un es vienkārši ļāvos kaut kādai straumei. Mums dzīvē māca peldēt pret straumi, un, protams, arī tam ir vieta un laiks, bet mums katram var pienākt dzīvē tāds brīdis, kad spēka nav vispār, un ar pēdējiem spēkiem mēs spējam nevis peldēt pret straumi, bet ar pēdējiem spēkiem mēs ļaujamies straumē, kas mūs nes. Un brīžam var likties, ka uz nekurieni. Bet tad tajā straumē mēs sastopam Dievu, jo Dievs ir visur. Mēs bieži vien ticībā paliekam tieši šādi. Ne ar lieliem paziņojumiem, ne ar skaļām pārliecības deklarācijām, bet ar klusu, nesteidzīgu neatteikšanos. Tā ir Ījaba ticība. Ne ticība, kas visu saprot un izskaidro, bet ticība, kas paliek pat tad, kad Dievs klusē. Tad Ījabs vairs necenšas saprast Dievu. Vienā brīdī viņš arī vairs nestrīdās. Bet mēs noprotam, viņš joprojām ilgojās. Un tad viņš saka, ak, kaut būtu kāds, kas noliek roku uz mums abiem. Tas ir Ījaba sauciens pēc starpnieka, pēc kā nopūš visa radība. Pēc kāda, kurš stāv ne tikai Dieva pusē, bet arī cilvēku pusē. Pēc kāda, kurš patiesi saprot abas puses un nepamet nevienu no abiem. Un tāpēc vārds tapa miesa,
Kristus nāca šajā pasaulē, un tāpēc tas nav palicis tukšs ījāba sapnis. Kristū tas ir piepildījies mums visiem. Uz krusta Jēzus Kristus ne tikai runā par ciešanām, viņš tajās pats ieiet. Un kad Ieps sauc, kaut būtu viens, kas uzliek roku mums abiem, tad tur Kristus atsauc un saka, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un tie nav vārdi bez satura. Tas ir brīdis, kurā Dievs pats piedzīvo to, ko piedzīvo cilvēks, kad Dievs klusē. Dievs, kurš agrāk grēka ievainotajā pasaulē klusēja cilvēkam, tagad klusē pats sevī. Un tas mums nozīmē kaut ko ļoti svarīgu. Tad, kad tu esi tumsā, Dievs neskatās uz tevi no attāluma. Viņš nesaka, kā mums pareizi vajadzētu justies un rīkoties. Viņš saka, es esmu tev līdzās, es zinu, kas tas ir. Ne no teorijas, ne no augšas, bet no iekšpuses. Tāpēc ticības jēga sāpēs nav bravūrīga pārliecība, kas mēģina demonstrēt un iegūt ticīgā cilvēka reputāciju, sakot, Dievs viss sakārtos. Ticības jēga ir šī: tava tumsa Dievam nav sveša. Tu nekad neesi vietā, kur Dievs nekad nav bijis. Un varbūt arī šobrīd ar to pietiek. Ne skaidrībai, reizēm pat ne mieram, bet nepamestībai. Ticība tumsā bieži ir ļoti vienkārša. Tā nav ne liela, ne skaista, ne pārliecinoša, ne labi noformulēta. Tā ir tikai vienā kustībā, vai pat pilnīgā sastingumā un nespējā kustēties vispār. Vienkārši palikt. Palikt tur, kur tu esi. Palikt nopūtās bez sajūtām. Palikt attiecībās bez atbildēm. Palikt pie Dieva, kad viss iekšā sauc, ka nekas nav saprotams. Un tad vienā brīdī Dievs saka, ar to pietiek. Reizēm tas ir ļoti daudz vienkārši palikt. Un tas vēl tevi aizvedīs ļoti tālu un ļoti tuvu. Tālu izpratnē un ticības dziļumā, tuvu Dievam un viņa mīlestībai. Vienkārši paliekot tur, kur tu esi. Nolērsim galvas lūkšanā. Kungs, tu, kas stāv pāri laikam un valda mūžībā, māc mums ticību, kas nebalstās sajūtās, neprasa garantijas un pierādījumus un nebaidās no klusuma. Un tur, kur tas mums katram vajadzīgs, un tad, kad tas vajadzīgs, dod mums iejabu drosmi palikt, nekur neaiziet. Palikt cerībā un palikt tad, kad cerība ir zudusi. Runāt pat sāpēs un uzticēties tev arī tumsā. To lūdzam Jēzu tavā vārdā. Āmen.
to